Esmu Uldis Misiņš, SIA avoti īpašnieks. Avotu galvenā nodarbošanās ir mēbeļu ražošana, granulu ražošana un mazliet arī enerģētika, kas ir zem saules paneļiem. Uzņēmuma galvenā vērtība ir darbinieki, tā ir mūsu komanda un komanda tā ir lielākā vērtība, kas mums ir. SIA avoti ir Lizumā ir 340 darbinieki un Rezeknē ir 120 darbinieki. Ar komandu kā ar komandu. Ir skaistie brīži, ir bišķi drūmāki brīži, bet skatoties uz to, ko mēs esam sasnieguši, tad esam virs vidējā, ka mums iet salīdzinoši labi. Veiksmes faktors, lieli mērķi un cenšanās to lielo mērķu sasniegšanā. Tas ir varbūt tas veiksmes faktors, ja to var nosaukt par veiksmi. Neiet jau vienmēr tik gludi, kā gribētos. Ir arī, tā kā jau minēju, arī drūmākas dienas, bet kopumā virzamies uz priekšu, uz lielāku attīstību. Vārds uzņēmējs, tālāk jau viņu atvasina un uzņēmīgs pret visu, vai ne, teiksim, gan labo, gan slikto. Un uzņēmīgs, tas arī ir tas celies, kad vajag, nevis tad, kad gribās. Tas arī to raksturo uzņēmēju, ka visu laiku kustībā un piedāvām vēl dinamiskā kustībā. Tas ir uzņēmējs. Jauniem uzņēmējiem ieteikums: ņem un dari. 25. gads mums ir ļoti raksturīgs ar to, kad nekādi strauji lēmumi vairs netika pieņemti, bet 25. gads ir Rezeknes rūpnīcas pilnīga palaišana. Rezeknē sākot ar novembri ir noslēdzies pilns ražošanas ciklis no izējuma materiālu saņemšanas līdz gatavās produkcijas iepakošanai. Dotai brīdī ir jāapgūst 40 miljoni eiro, kas ir investīcijas Rezeknē. Tā kā jauni lēmumi tuvākajā laikā netiks pieņemti uz attīstību, bet tas ir atgūt visas investīcijas, kas ir investētas Rezeknē. Nodokļu politika mūsu valstī ir ļoti normāla. Svarīgākais, lai viņa būtu prognozējama ilgtermiņā. Lielākais, kas mums ir mūsu valstī, ir šīs sociālās visi pabalsti, kas traucē, teiksim, tādai normālai uzņēmēju darbībai. Darba nespējas lapas, virsstundu samaksa. Tie ir bet tie nav tādi nodokļi, kas ir tīri tā kā uzņēmējiem, bet pārējie nodokļi no uzņēmēja puses, tas ir no avotu puses, ir ļoti labi.